ar slavenībām. Tātad, garantēti pa dienu dauzamies pāru, visu ģimeni, un vakarā viss dziedam. Jā, bet pa dienu brīvdienās varam apmeklēt Rīgas mākslas telpu, kurā var pamielot acis. Kā? Par to skatāmies turpinājumā. Viktors Timofejevs zīmē ar akrilu uz auduma, ar krāsainiem zīmuļiem un tušu uz papīra. Viņa izstādēs skan viņa paša mūzika. Šeit pat Rīgā dzimušais jaunais un daudzsološais mākslinieks vēlāk pārcēlies uz Ameriku, kur arī skolojies, bet šobrīd Berlīnē un Londonā attīsta savu mākslu. Rīgas mākslas telpa nebeidz pārsteigt ar jauniem atradumiem. Ir interesanti vienmēr atrast kaut ko jaunu. Un Viktors tātad ir interesants gan no mākslas, gan arī no tiem biogrāfiskajiem aspektiem. Ir interesanti tātad viņu saukt par mūsējo un saukt arī par to pasaules mākslinieku. Otrs aspekts, kas Viktoru padara īpašu, protams, ir viņa māksla. Viktora mākslas žanru, tādā kā viņš glezno, var saukt par konceptuālu ainavu. Tas nozīmē, ka viss ir mākslīgs šajās gleznās. Mākslīgi no papīra uzbūvēti kociņi, kā modelīši, starp citu mēs viņus redzam arī izstādē, pēc tam tiek gleznoti. Tātad nekas dabisks, vai ne, jo realisms, kā mēs zinām, ir lielākais ienaidnieks laikmetīgai mākslai. Lūk, bet caur šo mākslīgo ainavu, caur šo konceptuālo ainavu mēs varam tomēr sameklēt saikni ar Latvijā tik prestižotu, tik skaistu ainavu gleznošanas tradīciju. Inga Šteimana saka, ka mākslas vēsturē to tā arī varētu dēvēt kā ainavas tradīcijas attīstību. Savukārt pats mākslinieks priecājas par savu pirmo personālu izstādi Rīgā. Esmu atbraucis ar manu mini pasauli, no Berlīnes. Pasauli, kur es taisu no dažādiem citām pasaulēm, no datorspēlēm, no arhitektūras fantāzijas. Viktors vēlētos, lai cilvēki, kas apmeklē viņa izstādi, nāktu aplūkot darbus, iepriekš neko nedomājot, vienkārši uzkavētos pie katra darba un padomāt par formām. Lai arī jau Viktors kļūst par pasaulē atzītu mākslinieku, savu dzimteni viņš nav aizmirsis. Es mēģinu katru gadu atbraukt vasarā, uz kādu laiku, nedēļu vai dažādas dienas, bet ir grūtāk un grūtāk. Bet, kad dzīvoju Berlīnē, kad strādāju, es mēģinu katru dienu Latvijas radio klausīt Kultūras rondo programmu. Tā valodu atcerēties un uzzināt, kas tur notiek pilsētā, dzimtajā. Bet es gribētu biežāk būt Rīgā. Šajos darbos ir tāds, varbūt, interesi uz dažādiem tādu latviešu zīmēm un simboliem. Varbūt tur ir kaut kāds tāds relationship. Šo izstādi īpašu, citādu un netradicionālu padara arī tas, ka Viktora darbos redzam daļu viņa pagātnes, kas cieši saistīta ar datorspēlēm. Viktors ļoti vēlētos, lai šī ir tikai viena no reizēm, kad viņa darbus var aplūkot viņa dzimtenē. Tas ir kā mana pasaule personāli. Man ir liels prieks dalīties ar pasauli manā dzimtenē. Es ceru palikt šeit ar darbiem, pat ja esmu fiziski citur. Ikvienam interesantam ir iespēja apskatīt un novērtēt pasaulē atzītu mūsu pašu mākslinieku darbus ar Rīgas mākslas telpā līdz pat 4. decembrim. Rūta Čivčimans, Zaķīts, Oskars Lepers, Tautas balss.